Vadims uzzina, ka viņa bijusī sieva Silvija tagad dzīvo Stabulītēs un dodas pie viņas. Rasma atsakās apkalpot slimo Silviju. Silvija pārdzīvo par saviem ugunsgrēkā iegūtajiem sejas apdegumiem. Vadima draudzene Jevgēņija uzzina, ka Vadims devies pie Silvijas un paliek greizsirdīga. Vadims ir šokā par Silvijas izskatu un nejauši nogrūž Jevgēņiju pa trepēm. Привет, Леночка. Vai nav labi, ka es tev krestlus uzdāvināju? Re, tagad ir galdiņš. Būtu kaut glāzi nevar uzdāvināt. Jā, nu vienīgi tavu portretu palūksim, lai Marta uzglieznu. Joks. Ļoņa, es gribu, lai tu aizvedi uz Stabulītam pie Silvijas. Paskaties, kā viņai dzīstie apdegumi. Kāpēc? Viņai taču ir ārsts. Ārsts palika slimnīcā, un es esmu pārliecināts, ka tāds šarlatāns nevēlna nesaic, ko dara. Nedrīkstēja Silviju. Tāda stāvokli izrakstīt nedrīkstēja. Kas tev liek tā domāt? Ar Silviju viss normāli. Būtu tu viņu redzējis, tu neteiktu, ka viss ir normāli. Klausies, es nesaprotu, kas tev liek domāt, ka viņai ir tik slikti? Tāpēc, ka es redzu viņa seju bez apsejām. Kā ir raudzēju, tā gandrīz patrepam nokrītu. Savu ženku nogrūdu. Nu, izbēja smieties. Tur nav nekā smieklīga, no ženka. Nezinu, ka nav. Nu, slavu Bogu, otru kāju nesalauza. Bet nikna bija. Придется сережки покупать. Sveiki, Vadim! Sveiki. Mums ir jauns galds. Jā, uz kurien tu ej? Uz Stabulītēm es gribu iziet kādu rīņu. Tu varēji pagaidīt, mēs ar Vadimu aprunāsimies, es braukšu pie Silvijas uz Stabulītēm. Es varētu ar tevi kopā. Nē, es labāk vienu aiziešu kājām, nav jau tik tālu. Un es negribu, lai jums manas dēļ ir kaut kādas neizrunātas lietas. Tavs draugs taču tikai tikko ir atnācis, vai ne? Tā, Vadim. Visu labu. Nu tā, mums tagad iet. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu pateiktiem vārdiem. Ko iedzās uz krastu, jāsteidzās. Varbūt nevajadzēja ļaut Elzei tā aizskriet. Varbūt vajadzēja braukt kopā ar viņu. Un ko man vēl vajadzētu darīt? Tikai tāpēc, lai es viņai izdabātu. Ļoņā, reizēm sievietēm vajag piekāpties. Es lūdzu pagaidīt 5 minūtes, kamēr es aprunājos ar tevi. Tu šķiet, tas ir daudz prasīts. Ļoņška, tu taču zini, ka tu esi egoists. Es nesaprotu, ko sievietes tevi atrod. Un kā vispār pacieš? Nu, tu taču man paciet, Vadim. Ļoņā, es neesmu sievietē. Nezinu. Varbūt es tiešām pievēršu pārāk maz uzmanības viņai. Nezinu. Viens skaidrs, es tagad braucu uz Stabulītēm pie Silvijas. Malacis. Da, un pie viena. Mēģināsi satikt Elzu un salāpt ar viņu. Ja? Nē, es par to padomāšu. Nevis padomāsi, bet darīsi. Labi.
kas es esmu? Tā kā tu man pārbiedēji. Beidz, bērnu, māte nebija tik bailīga. Kā tik iekšā durvis taču bija cieta? Kas mēslu atslēga? Klausies tur. Es brīnos vispār, ka Blūmbergam no visu lopiņu jau sen aizvest prom, man vajadzētu tikai vienu zobu bakstāmo, lai viņas attaisītu vaļā. Tu neesi mainījies. Tu gan esi. Jā? Tu zini, varbūt agrāk es tev iebilstu, bet varbūt, ka tev ir taisnība. Varbūt, ka es mēģināju uzliekt augstāk par savu pakaļ, un man nekas nesanāca. Varbūt, ka es neiedaros šajā vidē. Ko es dzirdu? Kundzītei beidzot ir pierievies šis te viss tas sterilais dakterīšu un skolotāju padarīšana. Labi, kur tu biji tik ilgi pazudis? Teiksim tāpēc tās mūsu bučiņas, kad tu man pasūtīja vienu māju tālāk, es izdomāju, ka mums labāk varbūt būtu neredzēties. Es nezinu, ko tev teikt. Zini, ja sieviete kādam saka, viņa nezina, ko teikt, tas nozīmē tikai vienu. Oto, ej, dievs. Ja es būtu gribējis tev pasūtīt, es to būtu izdarījusi, bet patiesībā... Bet patiesībā? Patiesībā es ar tevi kopā jūtos labāk nekā ar savu vīru. Skuķādi, cik tu esi nājies. Tas nozīmē tikai vienu. Ka tu esi ielaidus to cilvēku sev ļoti, ļoti tuvu. Jo svešs cilvēks, to nevarētu nodarīt pāri. Tikai tuvs cilvēks. Labi, labāk tu man pasaki, ko tu esi izdomājis darīt attiecībā uz savu tēvu Aivaru Petersonu. Neizdomājis viņu apciemot? Tā, labi, Zēn, tad tāpēc tai kafejnīcā mēs turpinām līmēt rīt. Ok? Labi. Nu, neklausa tevi. Nē, viss ir kārtībā. Pārasta darba situācija piesēd. Vienkārši aptrūcies tapešu līmes. Nu, un remontam galu redz? Nu jau atlicis tikai 8 pārkāpt. Kafejnīca un virtuve tas būs pēc kādām, es domāju, 2 dienām. Pāries gan varbūt, ka nedēļa, ja ne vairāk pāries. Tad kāpēc tu neesi īsti labā garstāvoklī? Tā, līme. Jā, šodien tīruks laukumā pa gabalu redzēju Otto. To savu, tā saucamo dēlu. Klāt piegāja? Tu zini, ko viņš darīja? Viņš staigāja pa tirgus laukumu, diņģēdams dārzeņus. Beigās tā kā tāds āksts lēkāja aiz prieka, kad dabūjis 2 kāpostu galvas. Nu jā, un tu sadusmojies. Zini, man bija kauns skatīties, pieaudzis, spēcīgs tēviņš. Diedelē dārzeņus, gurķīšus. Neticu, ka tas var būt mans dēls. Bet varbūt nemaz nav. Neviens to nav pierādījis. Būtu tu viņu redzējis, tu tā nedomātu. Pagaidi, izstāst, viņš tiešām ir tik līdzīgs Edgaram. Tā jau nav līdzība, tas jau ir kaut kas pārdabisks. Nevēl tie viņu noturēja par savu mirušo tēvu. Es domāju, ka es jūku prātā, ka man nāk virsū halucinācijas, ka man mirušais dēls spokojas. Es vienkārši nevaru iedomāties, ka kāds varētu būt tik līdzīgs otram. Bet zini ko? Varbūt mums vajag viņu uzaicināt pie sevis uz vakariņām un iepazīties mierīgā atmosfērā. Parunāt. Mierīgā, ja? Parunāt. Tu saproti, ko tu no manis prasi? Satikties un runāties ar cilvēku, kurš izskatās pēc mana dēla, kurš klīst apkārt kā tāds rēks, ņirgādamies. Jā, ar savu eksistenci vien ņirgādamies par manu dēlu piemiņu. Tu labi zini, ka es neesmu atnācis šeit runāt par savu tēvu. Jā, par ko tad? Tu labi zini? Oto, es esmu precējusies. Un? Kas no tā? Es negribu nevienu mānīt vai krāpt. Tieši savu dārgo vīru, kurš regulāri sazvanās ar savu bijušo brūti tikai tāpēc, ka viņam ir iemesls, jo viņiem ir kopīga meita. Ieviņa ir ļoti jauks bērns un ne pie kā nav vainīgs. Es nekad neesmu teicis, ka Ieva kaut kā ir vainīga. Vienkārši tu labi zini, ka Leons ir dunduks. Kas ir dunduks?
Ierī, čau! Prieks tevi redzēt! Čau, bet kas ir dunduks? Nu, kā lai te pastāstu? Dunduks ir tāds cilvēks, kurš nav, īpaši gudrs. Tēti, man nepatīk, ka tu saki ļauna pret Leonu. Viņš ir labs cilvēks un Elza arī ir laba. Tētis? Elziņ, vai tu nezināji, viņš ir mans tētis Edgars? Es tev teicu, ka es negribu to cilvēku redzēt. Aivar. Pat ja bioloģiski mēs esam radinieki. Kas tās vispār ir par iedomu? Aivar, manā priekšā tev nav jāizliekās. Es ļoti labi redzu, kā tu brīžiem jūties vientuļš. Un kāpēc tu nevarētu vienkārši satikties ar Otto, iepazīties, neko vairāk? Tu taču vari ar viņu parunāt. Es esmu vientuļš. Man esi tu. Man ir Ieviņa. Man ļoti apmierina šī brīža situācija, kad es zinu, ka tās visas ir bijušas halucinācijas, ka tas viss nav nopietni ņemams un kāda vajadzība man ar to cilvēku satikties. Tu vienkārši baidies. Tu baidies dzīvot tālāk. Tev ir vienkāršāk kavēties atmiņās par Edgaru, nevis iepazīt dēlu, par kuru tu neko nezini. Jā, Martiņ, bet man liekas, ka tu rīkojies līdzīgi. Tā vietā, lai dibinātu jaunu ģimeni ar Rihardu, tu kavējies sapņos par bijušajām attiecībām ar Leonu. Atkal es runāju ar Rihardu, ja? Bija atnācis, lūdzu tev uzņemties advokātu lomu. Nebūt, nē. Kopš tās reizes, kad tu man uzdāvināji šo kreklu. Kā izskatās? Ļoti labi. Man arī tā šķiet. Nē, es ar Rihardu neesmu ticies. Es nerunāju par Rihardu, bet tu saproti, ka man taču ir acis pierē. Un es redzu, man ir sāpīgi uz to skatīties. Saproti, Martiņ, Leons ir precējies. Viņam ir cita ģimene. Jā, ģimene, kurā nav viss kārtībā. Sveiks, Leoniņ! Sveiks! Kabīnu kurnāts? Jā, laikam mūsos ir saglabājies kāds senču instinkts, ja patīk skatīties ugunī. Es te pie Silvijas. Ej, tas ir labi. Es viņai atļauju palikt te, bet mēs jau neviens neesam mediķi. Varbūt tiešām nepieciešama ārsta uzraudzība. Ir kāds pamats uztraukumam? Grūti pateikt. Vakar pēc ārsta vizītes viņa ieradās tāda sabēdājusies. Pat labi arī ar lejā nav nākusi, vismaz es neesmu pamanījis. Bet ja jau tu esi pieslēdzies, tad man ir mierīgāks prāts. Ir garantija, ka viss būs kārtībā. Atkal glaimo man. Kaut ko gribi no manis? Gribu gan, tikai šoreiz nekas sautīgs. Tiešām. Redzi, Leon, to jūs zini, Elza man... es viņu uzskatu par savas ģimenes locekli. Tāpēc jau es piekrītu būt par vedēju uz kāzās. To es zinu. Es zinu, kas arī tālāk sekos, ka es viņai daru pāri, ka man bija attiecības ar Martu, ka Marta ir atbraukusi tagad, tāpēc, ka mums ir kopīgs bērns. Klausies, ko es domāju? Man arī šķiet, ka vajadzētu mājās šitādu kamīnu. Varbūt ne tik lielu, bet, vispār vajadzētu. Bet Elza to pārdzīvo un pie tā esi vainīgs tu? Klausies, ka es tev paskatos, man tāds sajūta, ka es ar viņas papucīti runāju. Ko tu runā? Jā, nevis ar labo onkuli vai draugu, bet tieši ar tēvu. Labi, ka tu atnāci. Es jau sen tev gribēju satikt, lai tev pateikt paldies, ka izglābi mani. Nebūtu toreiz man no tā dagošā salona izvilcis, es te tagad apelsīnas neēstu. Cik es tevi izglābu, cik es pats gandrīz iekšā paliku. Jau vairāk tāpēc man tev jāsaka paldies. Tu taču riskēji ar savu dzīvību. Jā, tagad es esmu varonis. Un esi? Tu esi varonis. Kā tad? Jā. Kas ir dod, es tev palīdzēšu. Pati? Neskaties uz mani. Silvija? Tici man, ar tevu sevi viss būs kārtībā. Es biju vakar pie tev ārstējošā ārsta, un viņš teica, ka ar laiku pat rētas nepaliks. Nepaliks. Kaut tad, ka nepaliks. Tu klausies manī? Tu dzirdi mani? Jā, es klausos, kā tu mēģini man melot.
Es tev nemeloju. Es tev saku, ka viss būs labi. Brūcis nevar sadzīt vienā dienā. Arī ādi nevar atjaunoties pāris dienu laikā, tāpēc jau katru dienu jāiet uz pārsiešanu. Es tagad to daru. Es daru. Un es mēģinu sevi iestāstīt, ka viss būs labi. Tā kā tu tici un būs labi. Tad es paskatos spogulī. Neskaties spogulī. Tas viss sadzīs un būs labi. Tikai ar vienu noteikumu, ja tu pārtrauks dzert. Leon, tu ko? Nav no mans kaut kautrēties. Es zinu, kā tas notiek. Silvija, es gribu tev palīdzēt. Saproti? Un tu tiešām esi stāstījusi par mani savai mammai? Jā, Ko viņa teica? viņa priecājās, kad es satikos ar tevi. Tiešām priecājās? Jā, bet uzspēlēsim paslēpes. Nu labi, varbūt tu labāk gribi, kad Elza tev uzsēdina uz zirga. Nē, tēti, lūdzu, paslēpes. Ja viņa man liekas, ka tev sauc, tā ir Rasmas tante. Klausies, tagad tu iesi, jā? Un es tev apsolu, ka es atgriezīšos, mēs uzspēlēsim paslēpes. Sarunājuši? Tu apsoli. Apsolu. Pilnīgi. Jā? Un Es tagad... tevi gaidīšu. Kas tā par māti? Klausies, kuru savam bērnam stāsta joprojām, ka es esmu kaut kāds spūks, nevis pilnīgi cits cilvēks. Nu, kā viņi tā var darīt? Ļoti vienkārši. Viņai tagad ir daudz svarīgākas lietas, par ko domāt. Un tas būtu... Mans vīrs Leons. Nedzer, ja? Un tu pats pamēģini, nedzer. Tādā situācijā kā man. Un tādu sludini. Tu domā, ka man dzīvē nav bijušas situācijas? Tās bija tās priecīgākās? Es zinu. Tu domā, man dzert negribējās? Es dzēru un kā vēl? Pāris dienas iedzeru. Viss kārtībā. Kļūst labāk. Un pēc tam tu iebrentējā purvā un nezini, kā tikt no tā ārā. Man nemaz nav jātiek ārā. Es tāpat nevienam neesmu vajadzīga. Un šī tāda jau, es vispār vairs nevienam nebūšu vajadzīga. Leon, mana dzīve ir beigusies, viss ir beidzies. Beidz žēlot sevi. Ar tavu izskatu viss būs kārtībā. Viss sadzīs un viss būs labi. Protams, ja tu nedzersi. Tu esi skaista un pievilcīga sieviete tajā brīdī, kad tu nedzer. Un dzērus es izskatos briesmīgi. Ja? Es tagad izskatos briesmīgi, kā dzērus, tā nedzērusi. Vismaz labāk es jūtos. Tad, kad es esmu iedzērusi. Oi! Nu, kas tas ir? Nedari to. Oi! Leon, ko tad man tagad darīt? Ko? Varbūt man tagad iet uz kapiem taisnā ceļā un pakārties? Ko? Es runāju ar Vadim. Viņš teica, ka tuvākajās dienās atnāks pie tevis apciemot tevi. Tuvākajās dienās es varbūt jau būšu mirusi. Silvija. Es tiešām neticu, ka Vadims jebkad paskatīsies uz tādu kroplu kā es. Viņš tev mīl. Es to zinu, kā viņa draugs. Jūs pat varētu būt kopā, tikai, ja tu vairs to... Man dzirdi? Es dzirdu. Dzirdu. Tavā vietā es par to padomātu, labi? Kā tā var būt, ka... Nu, kā var tā darīt pāri bērnam? Kā var ļaut viņai dzīvot fantāzijās, tad, kad jūs pieaugušie ar visu esat tikuši skaidrībā, viss kārtībā, tikai viens sīkums jūs kaut kā esat aizmirsuši tam sīcim pastāstīt par to? Beidz, Pēters jau nevarēja zināt, ka tu atkal te parādīsies, ka jūs ap divi satiksieties. Tu viņus aizstāvi? Nē, vienkārši viņi zina, ka tu esi informēts par notikušo. Tātad bērnam nekas nedraud. Nedraud? Nu, beidz izlikties. Tam bērnam visiem ir uzlikt mīksto uz to bērnu, izskatot tevi.
Un tikai tāpēc, ka tas ir tava vīra bērns. Paklausies, tu nebļauj uz mani, saprati? Un ne jau es to putru ievārīju. Un tu zini, ka tai meitenītei ir 10 reizes laimīgāka bērnība nekā mums ar tevi jebkad ir bijusi. Vismaz 10 reizes laimīgāka. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņai ir abi vecāki, kas viņu ļoti mīl. Tu nevari iedomāties, kā Leons to bērnu mīl. Piedod, es zinu, es pāršāpēju viņu, piedod. Es zinu, ka tev nav uzlikt mīksto uz tev mazo. Piedod. Nerunāsim vairāk par Leonu. Ar savu dzīvi es pati tikšu galā, un attiecībā uz Leonu es savu lēmumu jau esmu pieņēmusi. Nu, kāds ir tavs lēmums? Es ar viņu vairs nesatikšos. Viņš man piedāvāja alimentus, tos es arī nepieņemšu. Nu, redz, beidzot viena prātīga doma. Tu zini, citādi man skatoties uz tevi un redzot, cik tu esi nelaimīga. Man sirds brīžam tīri fiziski nosāp. Gluži tāpat kā man, kad es redzu, cik ļoti tu ilgojies pēc Edgara. Labi, tikai nerunāsim vairs par to Otto. Es par to cilvēku neko negribu dzirdēt. Labi, tikai tev jāsaprot, ka dzīvojot tik mazā pilsētiņā, tev viņi nāksies satikt agrāk vai vēlāk. Kaut vai nejauši. Nu, labi, nu tad vēlāk. Nu, labi. Kas tad, nu, Elze? Kaut kas notika? Nekas. Nekas? Nekas slikts? Nekas. Tāpat apskaujoties vienkārši prieka pēc, jā? Zini? Prieka pēc neviens staļos neapskaujās. Pateic nē. Tiešām? Jā, runa ir par tavu meitu. Uz ko tev uzlikt mīksto? Paklausies, tu varbūt nebāz savu degunu mana ģimenes dzīvē, labi? Labi, Elze, klausies, es iešu pie Petersoniem un, ja viņš tev kaut ar vienu pirkstu kaut... Paklausies, tu tā ir mana sieva un kur tev jāiet. Ar to arī tev apsveicu. Paldies. Labi. Tiekamies. Kas ir? Kāpēc tik bieži katru dienu skrien uz stabilitāti? Man gan liekas, ka tu kaut ko noklusē. Ir vēl kāds iemesls, kāpēc tu negribi satikt Otto? Nu labi, ja jau nu reiz mēs esam sākuši par to runāt. Ja es atzītu Otto par savu dēlu, man liekas, ka tā būtu nodevība pret Edgaru. Tikties, kontaktēties ar šo cilvēku. Edgars bija un paliek mans vienīgais dēls. Labi, dari, kā tu zini. Es aizējušu, apskatīšos savu istabu, kā tur tagad izskatās, ja? Man iet tev līdzi? Nē, paliec te savā sargpustenī vienīgi. Man liekas, ka tev vajadzētu saukt Miervaldu atpakaļ. Tu taču nevari te sēdēt 24 stundas diennaktī. Padomā par to. Miervaldī sveicināti te Aivars Petersons. Nu, kā klājas? Nu, mums te iet remonti uz galu. Jā, nu, ko jūs sakat par iespēju atsākt strādāt? Jā, nu, kaut vai no pirmdienas, jā. Jā, Miervaldi, es jums pārzvanīšu pēc brīža. Nu, ko papacīt? Atkal laidīsies lapās, vai šoreiz tomēr saņemsies? Ko jūs gribat no manis? Neko daudz, es tikai gribētu zināt, kāpēc viens 5-gadīgs skuķēnis joprojām domā, ka viņi spēlējās ar savu mirušo tēvu Edgaru. Kāpēc neviens no jums viņiem to nav paskaidrojis, kas es īstenībā esmu? Vai tev ar mani ir jāsmejas? Vai droši karā jādodas? Kur es gribēšu, tur es tieši sapratu. Tas, ka mēs ar Otto nejauši satikām, spēlējam.